Sveiciens, draugi! Gribu pastāstīt par Nature Sunshine produktu C vitamīnu ar bioflavonoīdiem. Tas nav vienkārši C vitamīns, tik tiešām, jo tas ir, pirmkārt, tā ir šūnu aizsardzība, tā ir enerģija, ilgmūžība. Uzņemot C vitamīnu tiek aktivizēta viena no organisma senākajām un sarežģītākajām aizsardzības sistēmām. To pirmo reizi aprakstīja Alberts St. George, zinātnieks, kurš ieguva Nobela prēmiju par oksidēšanās bioloģisko mehānismu un vitamīnu lomas atklāšanu. Viņa pētījumi lika pamatus mūsdienu bioķīmijai un ļāva mums saprast, ka C vitamīns nav atsevišķa sastāvdaļa, bet gan daļa no sarežģītas antioksidantu sistēmas, kas atbild par veselību, izturību un enerģiju. Kā C vitamīns aizsargā šūnas? Tāds vienkāršs ieskats sarežģītajos mehānismos. Katra šūna katru dienu saskaras ar milzīgu skaitu brīvo radikāļu. To avoti ir zināmi ikvienam. Stress, miega trūkums, gaisa piesārņojums, toksīni, intensīva fiziskā slodze, infekcijas, smēķēšana, radiācijas līmenis, kas palielinās. Un, ja antioksidantu sistēma ir pārslogota, attīstās oksidatīvais stress. Tas ir process, kas bojā šūnu membrānas, bojā olbaltumvielas un DNS, izraisot priekšlaicīgu novecošanos. Alberts St. George bija pirmais, kurš mikroskopā nodemonstrēja, kā brīvie radikāļi miedarbojas ar dzīvām šūnām un kā C vitamīns var bloķēt šos destruktīvos procesus. Taču galvenais atklājums ir tas, ka C vitamīns pilnībā darbojas tikai kopā ar dabīgiem kofaktoriem, tādiem kā rutīns, bioflavonoīdi, hesperidīns un augu ekstrakti. Tieši tā ir izveidota Nature Sunshine kompānijas C vitamīna formula. Tur ir dabas sinerģija. Kāpēc NSP formula ir spēcīgāka par parasto C vitamīnu? Dabā C vitamīns gandrīz nekad nav atrodams viens pats. Ogās, augļos un lapās to ieskauj vielas, kas ievērojami pastiprina tā iedarbību. Tieši šīs sastāvdaļas zinātnieki sauc par antioksidantu sistēmu. Un Nature Sunshine kompānijas C vitamīns atjauno to pašu dabisko kombināciju. Tātad acerolas ekstrakts, mežrozīšu augļi, citronu bioflavonoīdi, rutīns, hesperidīns. Tās ir vielas, kas palielina C vitamīna biopieejamību. Palēnina tā izvadīšanu no organisma, aizsargā kapilārus, pastiprina pret iekaisuma iedarbību, darbojas kā imunsistēmas pastiprinātāji, palīdz sintezēt kolagēnu, stabilizē saistaudus. Citiem vārdiem sakot, C vitamīns šajā formā darbojas tā, kā to ir paredzējusi daba. Tātad aizsardzība plus enerģija. Lūk, kas notiek organismā regulāri lietojot šo vitamīnu. C vitamīns ne tikai iznīcina brīvos radikāļus, tas arī aktivizē imūnsistēmu, palielina interferona veidošanos, tas ir aizsardzība pret vīrusiem, piedalās kolagēna sintēzē, regulē asins recēšanu, uztur hormonālo līdzsvaru, pātrina atveseļošanos pēc stresa, piedalās ATF, galvenā šūnu enerģijas avota veidošanā, un tāpēc daudzi C vitamīna lietotāji atzīmē, ka palielinās enerģija, pazūd rīta smaguma sajūta, uzlabojas sejas krāsa, samazinās uzņēmība pret saaugstēšanos, samazinās tūska,
Uzlabojas asinsvadu stāvoklis. Bieži saka, kā pazūd smaguma sajūta kājās. Un jūsu ķermenis, saņemot to, kā tam jau sen pietrūcis, resursu aizsardzību un atjaunošanu, protams, ka jūtas daudz labāk. Kāpēc šūnas noveco ātrāk? Un kā C vitamīns palēnina šo procesu? 1956. gadā Denhems Hārmans formulēja brīvo radikāļu novecošanās teoriju. Šūnas noveco, jo tās katru dienu bojā oksidācijas produkti. Šos procesus pastiprina hroniskas stress, iekaisums, toksīni, nepietiekams uzturs, starojums, infekcijas. Savukārt, profesors Džons Jonesku, viens no pasaulē vadošajiem novecošanās apkarošanas ekspertiem, uzsver, antioksidanti var palēnināt šūnu bojājumus un samazināt ar novecošanos saistītu slimību riskus. C vitamīns ir galvenais antioksidants, kas darbojas pat cilmes šūnu gēnu līmenī. Dati iegūti no mūsdienu pētniecības grupām. Kāpēc Nature Sunshine kompānijas C vitamīns? Ir to cilvēku izvēle, kuriem rūp sava veselība. Tāpēc, pirmkārt, ka vienā tabletē ir 1000 mg C vitamīna. Tā ir ļoti laba deva. Tā ir uzlabota formula ar dabīgiem sinerģistiem, augsta biopieejamība, tam ir GMP kvalitāte, saudzīgs pret kuņģi, atbalsta imunitāti stresa laikā, piemērots piesārņotu reģionu iedzīvotājiem, palīdz smēķētājiem papildināt deficītus, aizsargā asinsvadus un saistaudus, un tas nav tikai vitamīns. Tā ir vesela aizsarga sistēma, ko var lietot katru dienu. Jo, kā mēs zinām, C vitamīns neuzkrājas organismā, tas tiek izvadīts katru dienu. Organisms paņem tik, cik viņam tajā brīdī vajadzīgs. Un Nature Sunshine kompānijas C vitamīns ir ar bioflavonoīdiem, tādā formā, kas noārdās pakāpeniski organismā 8 līdz 12 stundu ilgā laikā. Nav tā, ka mēs kā parasto C vitamīnu aptiekas paņemam, izceram un pēc 2 stundām izšķurājam visu ārā, cik organisms paspēja, tik paspēja paņemt. Un tas arī viss. Šeit ir tiešām sinerģiski salikts viss kopā tā, kā tas ir dabā, un tāpēc organisms to izmanto slānīti pa slānītim pakāpeniski. Secinājums. Ikdienas C vitamīna lietošana ir vienkāršs ieradums, kas maina jūsu aizsardzības bioķīmiju. Lūk, tādu C vitamīnu arī es ikdienā lietoju pastāvīgi. Ļoti labi iesaku tiem, kas ceļo, kas lido lidmašīnās, kam lidmašīnās rodas pietūkst kājas, sāp kājas. Pirms pašas izlidošanas var vienu no rīta un vienu pirms paša reisa tableti un tiešām 4, 5, 6 stundas lidmašīnā pavadīsiet normāli un jutīsieties arī pēc tam daudz labāk nekā tas ir parasti, kad bez C vitamīna. Tā kā veselību jums un paldies par uzmanību!